Yes, my love. Kā iesāk? Es arī nezinu. Mani vakar bildināja. Jā, bet vakar es pilnībā neko nefilmēju ar kameru. Tāpēc mēs jums tagad pastāstīsim. Bet tā jau bija arī izdomāts, ka tev viņi nebūs līdzi, nu tā kā vispār nekas liekas nebūs. Nu, jā, protams. Tāpat Ai, es palikt bez savām čībiņām, ja tu atceries. Jā, es gribu pastāstīt viņiem detaļas kaut kādas. Tā tad viss sākas ar to, ka tad, kad mēs bijām Latvijā, tad Ronalds teica, ka davai izdomājam tā vienu dienu tu izplānos, ko mēs darīsim vienu dienu es. Un tad es tā kā sāku jau domāt, tā kā varbūt bildinājums būs, jo es nedomātu, ka viņš kaut ko tādu tā kā pats domātu, gribētu darīt. Vienkārši randomā. Tāpēc man tāds aizdoms šķirās, bet pēc tam es jau aizmirsu par to. Tālāk mēs atbraucam šeit, pagāja pirmā diena, mēs aizmigām, pamodāmies nākamajā dienā. Un viņš man saka, atceries par to dienu. Nu, šodien būs tā viņa diena. Un es tādu, ok. Un tad bija tā, ka mēs... tā kā tā viņa diena sāktos ap 4. Tas sākās no 4 apmēram. Un līdz tam mums tā kā nebija īsti ko darīt. Un viņš izdomāja, ka mēs aizbrauksim uz tā kā Krutu Infinity Pool un tur pačelosim. Tur bija ļoti forši. Tālāk tas jau bija tās ļoti labs rīta iesākums. Un tad pēc tam tuvojos tiem 4. Jā. Un viņš man neko nebija teicis, ko mēs darīsim. Viņš tikai... Arī, kas tev būs jāvalks, tā nebija. Jā, viņš man kaitināja par to, kas tev būs jāvalks. Tev 3 tērpi būs jāvalks. Jā, viņš kaut ko 3 tērpi, viens sportiskais. Jā. Bet, nu labi, beigās tad viņš pateica, kad es taisīšu, viņš pateica, ka jāapģērbas eleganti ir. Un, viņš teica, ka 2 lokācijas būs. Nu, tā kā 2 vietas, kurām jābrauc. Un, nu labi. Un tad mēs braucam, mēs iekāpjam taksī, mēs braucam. Un tad taksis pēkšņi nodeva. Viņš tā kā pateica, uz kurien mēs braucam. Nu, viņš jautāja, helipad, jā? Helikopter. Vai kaut kā, man liekas, ka helipad viņš prasīja. Nē, es teicu, helikopter. Nu, Un tad tā kā viņš izbojāja tā kā to pārsteigumu, ka es mīnu, uz kuriem mēs braucam. Bet, nu labi, tā kā es jau nezināju, ka tas būs bildinājums, tā kā. Un, nu labi, viņš pateica to helikopteru, labi, tad sapratu, ka būs helikopters. Tad mēs aizbraucam līdz tai vietai. Tad mums tur višķi vajadzēja pagaidīt, jo mēs bijām pātri. Bet es domāju, ja būs bildinājums, tad es nedomāju, ka tas būs pirmajā vietā. Tā kā, bet helikopterī es domāju, ka tas būtu tad 2. vietā, jo man likās loģiski, nu, ja būtu bildinājums. Tā kā, jo man likās tā, kāpēc tad tā 2. vieta? Jā, tāpēc es domāju, ka tur nebūs bildinājums. Bet tad bija tā, ka sākumā bija pārbauda, vai bildes bija sākumā krādīja. Sākumā bildes rādīja. Labi, tā tad bija tā, ka mums uz tā ekrāniņā tas darbinieks rādīja, tā kā, vai jūs vēlēsieties bildes arī, nu, tā kā, lai tā esi bildes. Nu, zin kā, tur pie helikopteru un tā, par papildus kādiem 100 eiro. Un tajās bildēs tieši bija tā kā meitene sadarinājusies. Un Ronalds domāja, ka es tajā brīdī jau sapratu. Bet... Jā, es domāju, tā kā, nu, kuru vēl, tā kā, kāpēc? Kāpēc tu parādi tieši tādas bildes? Tiešām nekā cita nav. Bet viņiem to nevajadzētu darīt. Tas jau tāds dūriens meitenēm, kuras nebildinās. Jo zin kā, kādi jau tiešām varētu padomāt, ka moši mani bildinās. Nu jā, vai ne? Es arī tas tā, man liekas, neforši patiesībā. Nu jā, bet es domāju, es nezinu, mazums varbūt viņš zina. Bet nu labi, jā, viņš neko nezināja. Bet labi, viņš parādīja tās bildes, un es tajā brīdī tā kā sāku domāt, pogu, bet varbūt helikopteri būs, tā kā, tas bija tas, par ko es nebiju tā kā iedomājies, ka būtu helikopteri. Bet tad es paskatījos, tā kā viņam nekas nebija kabatās, un es domāju, nu, ko tu viņš to gradzina tā kā uzburs, ne no kurienes. Un tad bija pārbaude.
Nē, sākumā mēs gājām skatīties tas filmu par drošību, kā būs drošība jāvēro. Un tad es riktīgi sastrasojos, jo es ieraudzīju, ka viņi pilnībā visu ar skeni pārbaudīs. Un es sapratu, ka man būs jāvāk viss kabatas saturs ārā un tā tālāk. Un tad es ļoti sastrasojos. Sorry, spēloties. Nu labi, un tad mums bija tā arī skeneru pārbauda. Un tad bija tāds moments, kad, pastāstu labāk to bija tā, ka es tev speciāli stumpu priekšcipu, lai tevi pirmo pārbaudu, un lai mani pēc tam, jo es biju domājis, ka tad kaut ko citu apsēdīsies un gaidīsim garši, ka mani pārbaudu. Bet viņi tāda nēķipa, you first, man pirmajam, un tev tā sieviete pārbaudīt. Un tad es stāvēju ar muguru, man liekas, pret tevi. Tu biji man diezgan tuvu, man liekas, blakus. Jā, es tev biju tuvu blakus, bet pēc tam es aizgāju prom. Jā, un tad un es vienkārši saprotu, ka man jāvāk saturs, jāliek tādā kastītē, un es vienkārši ielieku speciālu iPhone, un valku kopā ar to iPhone to gradzenu, tā nolieku, to paslēpu. Viņš nepamanīja, tas skenētājs vēl to. Viņš man skenēja, un viņš jūt, ka es riktīgi satraucos. Un zin kā, to jau var just, ka cilvēks riktīgi satrauc. Un viņš, sāk domāt, kaut kas nav, right. Un pēc tam viņš man vairākas reizes pārbauda, pārmeklē visu, vai man te nav kaut kur reiz krakla kaut kas, un tad tāds, labi, it kā finish, un es sāku likt, un es speciāli ņēmu atkal telefonu tā, lai nevar redzēt to gredzenu, un viņš tāds, what you have there? Un es tāds vienkārši, viens tā nodosi, viņš vēl pat tā ar tādu emociju, es domāju, ja tu skaties, te jau tu uzreiz pievērsīs uzmanību. Un tad es jau vienkārši tāds ātri parādu to gredzenu, you get it? Un viņš tāds, yeah, get it. Es ātri, sāni vēl tā pagriež, ieliek kabatā. Viss, bet es esmu tāda nenormāla satraukuma. Es varu iedomāties, tas būtu trakākais. Jo es nezināju, vai tu to redzi no muguras vai neredzi vispār. Es biju aizgājis apsēsties. Jā, bet es to nezināju. Es saprotu, tas ļoti liela tāda stresa uzsita. Drausmas, vienkārši trakums. Bet ļoti... un pēc tās pārbaudas, es atceros, es tieši galvā nodomāju, ja tev būtu gredzens, tad tev pārbaudītu, tad tev būtu jāņem ārā. Es tieši to iedomājos. Tu par to vēl iedomājies. Es kaut ko tādu. Es aizmirstu to pateikt, bet es iedomājos, ka tad jau tev būtu, tu jau esi redzētu kaut ko. Un pēc tam... jo viņam tas, pēc tam mēs apsēdāmies, lai gaidītu mūsu to helikopteru lidojumu, un es jau redzu, ka viņam kabatās nav nekāda kastīte, tad domāju, tad nebūs noteikti problēmas. Bet es neiedomājos, ka viņam tas gredzens ir bez kastītes. Es neiedomājos par vispār tādu opciju, nezinu, kāpēc. Jā, bet tas ir loģiskākais, kā paslēpt tā, ka, tad jau viņš gan tiešām to viņu salīdzinoši viegli var paslēpt. Jā, viņš maziņš. Bet ko es nebiju gaidījis, ka tā pārbaudīs pirms lidošanas ar helikopteru un vispār likos, kāds sakars vispār, lai tā pārbaudītu? Pat turistis vienkārši jau tu lidos. Tu biji redzīgi, ka mēs kāpām tajā helikopterī, mēs lidojām, cēlamies augšā, un Ronalds teica, ka viņš vispār viņam blakos, viņam visu laiku stress bija. Jā, protams. Jā, jo... Un bija baigs smieklīgi, ka viņš gods video sākumā tur filmēja ar mums, un viņš vispār tajos video var redzēt tik sastrasējies, pat nesmaida īsto smaidu. Fake smile, jā. Jā, un tad mēs bijām tieši virs tās Palmu Jumeirah. Palmu Jumeirah. Mums kur es braucu. Mēs bijām virs tās Palmu Jumeirah, un tad viņš izlika to gredzenu un teica, ka kļūst Franciju. Tas bija ļoti cute. Un mums bija otrā daļa. Tas bija viens no Dubajas labākajiem restorāniem. Tāds viņš bija tiešām ļoti glauns un ļoti īpaši bija tas, ka viņš bija tāds akvārijas apkārt visiem galdiem. Restorāns akvārijā, jā. Jā, es tev visu arī salikšu bildes un tā, bet
Bet jā, un tur mums bija tā kā 10 kārtu. Tas bija tāds kā, lai mēs tā kā atzīmētu to mūsu bildināšanu, tādu otrā daļiņu. Un mums bija tā kā 10 kāršu maltītes, tur, kad mums neizstādēja 10 ēdienas, un tur ir tik stāstīja, tā kā katrs tas ēdiens bija izdomāts, viņam stāsta par kaut kādām valstīm, viņš kaut kas tāds, ļoti kruti. Un, man nav puķis atnesa. Kurš ir tāds? Bet tās puķis gadiņš tā feilīgi atnesa. Jo, puķis atnesa feilīgi. Es pirmkārt biju domājis, es biju jau pasūtījis tā kā kopā ar to visu. Un es biju domājis, ka viņas tā kā būs uz galda. Un tā kā mēs atnāksim, ka es tev varēšu iedot tās puķis. Kad tā kā sēdīsies, tad es tev puķis varēšu iedot. Un tad es skatos no uzdomā, ka es viņu kaut ko sačakarēšos vai kas. Un tad mēs tur sākām bildēties, un tad viņš vienkārši random, kā viņš to tur teica. Bija tā, ka vienkārši tas darbinieks, oficiants pienāca klāt ar tām puķiem, un viņš tā, es bildējos, un viņš tikmēr teica, angliski viņš teica, ar šīm izskatīsies vēl skaistāk. Un man likās, ka viņš vienkārši tā kā dod puķis priekš bildēšu. Jā, jo tā tas arī man izklausījās no malas, tā kā, lai gan es zināju, ka tās puķis ir tā kā pasūtītas un tā. Jā, šausmas. Bet jā, puķis vēl piedāvā tādu rītīgi tādu odziņu, tā kā vēl tāds pārsteigums viņš papildus. Un vispār bija ļoti skaisti. Jā, bet tagad mums jāatgaršīgas brokastis. Jāpadomā, mēs visu pateicām. Svarīgāko noteikti. Nu jā, tāds piedzīvojumi. Vispār visforšākā diena nevar, vai ne? Noteikti. Šī ir mīļākā diena. Bez šaubām. Jā. Pagaidām mīļākā diena manā dzīvē. Vēl kāds diena. Jā. Tagad jau var sākt domāt. Var. Jāsāk jau pamazām noteikti. Jā, protams. Laiks jau ātri paiet.